Šī ir top kļūda, ko pieļauj pārdevēji, kad izdzird pārāk dārgi. Kad izdzird pārāk dārgi, nekrīti panikā un nesāc mētāties ar atlaidēm. Tās nav sarunas beigas, tas ir tikai sākums. Tas nenozīmē, ka klients nepirks, tas nenozīmē, ka viņam nav naudas. Viss, kas tev ir jāizdara, tev ir jāiegūst vairāk informācijas un jāsaprot, ko tieši viņš ar to domā. Tu vari to izdarīt, uzdodot vienkārši jautājumu. Jā, nav problēma, pilnībā saprotu. Kad saki pārāk dārgi, kā tieši tu to domā? Visdrīzāk, ko tu dabūsi pretī, ir kaut kas no šiem te variantiem. Tas ir dārgāk nekā es biju domājis, tas ir dārgāk nekā konkurentiem, tas ir dārgāk nekā mums ir budžets. Vai kaut kas tam līdzīgs. Svarīgākais ir, tu iegūsi vairāk informācijas, ko viņš vispār bija domājis ar pārāk dārgi. Un tad, izmantojot šo te informāciju, tu vari jau strādāt tālāk ar to konkrēto iebildumu. Sliktākais, ko tu varētu darīt, ir vienkārši pārtraukt sarunu pēc pārāk dārgi, vispār nesaprotot, ko klients ar to bija domājis. Tāpēc vienmēr, kad tu dzirdi pārāk dārgi, saproti, ko tas vispār nozīmē. Un ieraksti komentārā, kādus klientu iebildumus tu saņem visbiežāk.